Mēs nekad nebūsim masu produktu eksportētāji, līdz ar ko mēs negribam šeit tādas milzīgas masu produktu ražotnes, kur mēs vienkārši pa lēto nodarbinam savus cilvēkus, īsti pievienoto vērtību mūsu resursam nepievienojam un tad izsūtam ārā. Tā mēs turīgāki nekļūsim. Daudzas valstis uz mums skatās par šo ar lielu skaudību, tāpēc, ka tu ļoti ātri vari šos procesus noorganizēt, nomenedžēt, lai tos uzņēmums varētu ātrāk attīstīties. Ieva Jāgere ir finanšu un investīciju eksperte, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktore. Mums ir 2 vairāk lidojumi, un tas ir mūsu konkurētspējas priekšrocība. Tāpēc arī, domājot un runājot par Air Baltica, cik mums viņš ir vajadzīgs, pa lielam tā ir strateģiska investīcija. Tas jau nav biznesa kā biznesa īstenībā. Bet jā, miljards piesaistīts un vēl 1 miljardu mēģināt piesaistīt pirmajā brīdī no malas, varbūt klausoties liekas tādu prātam neaptveram ciparu. Ko dos tavi uzkrājumi? Ja tu būsi slims, tu nevarēsi pakustēties. Ar ko tev jau arī šodien jāsāk investēt savā sportā, savā miegā, savā uzturā. Diezgan bēdīgi ar to, ka tie cilvēki lemj par uzņēmējdarbībai nepieciešamiem instrumentiem, nekad nevienu dienu nesot bijuši privātajā biznesā. Es ļoti gribēju uzaicināt Ievu uz sarunu, jo ir tā, ka mēs skatāmies ikdienā ziņas, tad ir visu laiku kaut kā tas naratīvs, ka mums šeit Latvijā viss ir apstājies, iesprūdis, bet tad tu parunā ar Investīciju attīstības aģentūras vadītāju un dzirdi, ka pagājušajā gadā no ārzemju investīcijām Latvijā tika piesaistīts miljards eiro. Šogad mēs ejam uz to pašu. Ārzemju investori skatās uz Latviju vai vispār šo Baltijas reģionu diezgan pozitīvi. Un es tiešām ceru, ka šī epizode kalpos kā tāds foršs motivators cilvēkiem saprast, ka tomēr šeit lietas notiek, viss iet uz priekšu, nekas nav apstājies. Un tā arī mums visiem jāturpina ar pozitīvu skatu uz priekšu darboties. Kā arī mazs atgādājums, ja tu esi cilvēks, kam interesē personīgo finanšu un investīciju tēma, bet tev varbūt trūkst informācijas, nezini, kā īsti iesākt, noteikti ieskaties saitē zem video. Tur tu vari reģistrēties mūsu bezmaksas webināram, kas tiešām ir ļoti superīgs tāds pirmais ieskats investīciju pasaulē. Un tad jau tālāk tur skatīties, vai neatkarīgais investors ir kaut kas varētu arī tev būt noderīgs. Tā, ķeramies pie epizodes. Gatavojoties šodienai, es klausījos arī intervijas ar tevi, lasīju intervijas ar tevi un bija interesanti, es tāds klausos, 100 miljoni nāk Latvijā, tur 10 miljoni nāk Latvijā, kaut miljardi kaut kur vēl pavīd. Ja es neesmu sajaucis, tad kaut kādi 160, 170 aktīvi lielie investīciju projekti paralēli notiek dažādās stadijās. Un ir interesanti, ka kā ikdienas cilvēks lasa ziņas, tad visu laiku ir tas viss slikti LV, bet kaut kā nekur nevīd tas, ka 100 miljoni plūst iekšā Latvijā, vai ir idejas, kāpēc tas līdz cilvēkiem nenonāk. Tas, laikam, būtu vairāk jājautā mēdījiem, jo mēs jau saprotam, kā mēdīji ir uzbūvēti, kad cilvēki vairāk pavalkās uz negatīvām ziņām, viņiem vajag viņu reitingus un tam līdzīgi, līdz ar ko tās veiksmīgās ziņas un tās labās ziņas kaut kur tajā visumā pazūd. Kas īstenībā ir žēl, jo, manuprāt, mums būtu vairāk jātic pašiem sev, jātic mūsu valstī, jo skatoties arī no LIA perspektīvas un no mana ikdienas darba, kuras regulāri tiekos ar investoriem, pičoju Latviju, tā bilde nav slikta un kopumā mēs sākam sevi labāk reprezentēt un prezentēt, un investori ļoti novērtē to vidi, kurā viņi nokļūst, izvēloties investēt Latvijā, un tas pats arī par esošajiem investoriem. Un tā arī bija tāda šodienas sarunas, tāda galvenā vadlīnija, ko es domāju mēģināt vilkt cauri, ir, ka kaut kā no vienas puses varbūt liekas, ka mums ģeopolitika, geogrāfiskais novietojums un viss slikti un visi brauc prom un nekas nenotiek, bet tad atkal, ja tu tiec tam pāri un sāc nedaudz dziļāk parakties, tad saproti, ka īstenībā 100 miljonu naudas nāk iekšā un viss kaut kas notiek un investoriem joprojām no malas arī mēs izskatāmies interesanti. Un varbūt es tā lasot arī par LIA mērķiem, redzēju, tur ir palielināt investīcijas Latvijā, palielināt eksportu, attīstīt valsts tēlu, turismu, ko jau tur ir nedaudz ieminējies. Ko tas tā kā praksē nozīmē? Kāds ir tas, kā dabūt tos uzņēmumus eksportēt, kā dabūt tās investīcijas pie mums?
Jā, nu tad mūsu tas lielais mērķis, lielais mērķis ir padarīt turīgāku Latviju. Un runājot par to, tas ir, protams, padarīt turīgākus uzņēmumus, un uzņēmumus turīgākus var padarīt, ja mēs viņiem palīdzam un atbalstam un sniedzam dažādus atbalsta instrumentus, lai viņi varētu veiksmīgāk eksportēt, lai viņi varētu veiksmīgāk iekarot eksporta tirgus, un attīstīt savu uzņēmēju darbību ārpus Latvijas, kas ir super svarīgi, lai mūsu ekonomika arī augtu. Un tas ir no vienas puses tas par eksportējošo mūsu šo prioritātu un virzienu. Otrs ir par investīcijām, jo tur mēs savukārt strādājam ar ārvalstu investoriem, lai viņus aicinātu šeit uz Latviju. Mēs piedāvājam Latviju kā lielisku vietu, lielisku valsti, kurā ieguldīt savu šo ieguldījumu. Jo tādā veidā, ko mēs izdarām, mēs uzreiz viens ir, mēs radam jaunas darba vietas, kas nozīmē, ka cilvēkiem būs vairāk kur strādāt. Tās ir darba algas, tie ir papildus nodokļi mūsu valsts budžetā. Un trešā lieta, skaidrs, ka tas investors ne jau viņš šeit nāk investēt, lai tikai strādātu vietējā tirgu. Tas ir tā ir eksporta prece, praktiski 100% gadījumu. Tā kā mums ir gan investīcija, gan eksports, gan darba vietas, mums ir nodokļi. Un caur nodokļiem mēs attīstam savu valsti, investējam medicīnā, izglītībā, līdz ar ko tā dzīves kvalitāte tiem cilvēkiem, kas šeit dzīvo, būtiski uzlabojās. Kāpēc ir Latvija pievilcīga ārzemju investoriem? Kas ir tas, kāpēc viņi saka, ok, varētu šeit kaut ko darīt? Mēs esam savā ziņā īpaši ar to, ka mēs esam ļoti kompakta valsts, kā es parasti to saku. Šajā laikā mēs piedāvājam ļoti labas priekšrocības ar mūsu ātrumu, ko mēs varam nodrošināt attiecībā uz lēmumiem, kas ir par strateģiskām lielām investīcijām. Investoram līdz ministram ir praktiski viena diena vai divas dienas starpā, lai viņu satiktu, un attiecīgi arī mēs valstiski un arī politiskā līmenī saprast, ka mēs šo investīciju vēlamies. Attiecīgi tur arī tajā regulatīvajā vidē mums ir iespējas ātri kaut ko mainīt, lai kas būtu labvēlīgi, lai tās investīcijas ienāktu vairāk šeit. Tā ir viena lieta, ātrums, elastība arī mūsu valsts pārvaldes līmenī. Otra lieta ir mūsu cilvēki, mūsu talanti. Mums ir tiešām ļoti kvalificēti speciālisti. Mēs runājam, jaunieši runā praktiski visi angļu valodā, kas atkal ir super svarīgi. Nākamā lieta ir infrastruktūra. Mums ir attīstīta infrastruktūra, gan tā, kas ir gan elektrība, gan pieslēgumi un tam līdzīgi, bet arī digitālā infrastruktūra. Mēs esam ļoti digitāla valsts. Mūs daudzi apskauž, mēs domājam, ka Igauni ir ļoti digitāli, bet mēs esam ļoti tuvu viņiem, vai praktiski līdzvērtīgi, kur visi pakalpojumi, kas ir valsts pārvaldē, ir pieejami digitāli. Visa šīs te arī tagad būvniecības likums, kas ir izmainīts, visa būvniecība praktiski var notikt digitāli. Daudzas valstis uz mums skatās par šo ar lielu skaudību, tāpēc, ka tu ļoti ātri vari šos procesus organizēt, nomenedžēt, lai tos uzņēmums varētu ātrāk attīstīties, jo uzņēmē darbībā tu pats liels, kas zini, un investoriem laiks ir kritiskākais elements, laiks ir nauda, jo mēs kā valsts ātrāk spējam investoram nodrošināt, ka viņš šeit spēj kaut ko uzbūvēt un sākt ātrāk ražot, jo mēs kā valsts ātrāk saņemam nodokļus mūsu budžetā. Ja mēs šo procesu novilcinām viens investoram, tas vairs nav interesanti, tāpēc, ka viņš saprot, tas baigi dārgi izmaksā viss šis garais laiks, un mēs kā valsts sev apdalam, jo mēs nesaņemam nodokļus par to, ka viņš sāk strādāt, gadu ātrāk vai kā savādāk. Tās ir ļoti, ļoti svarīgas lietas. Un vēl nākamā, ko investori mina, ir, protams, dzīves kvalitāte. Latvijā mums ir augsta dzīves kvalitāte pret šiem pašiem augstu kvalificētiem speciālistiem, kas ir jāpiesaista Latvijai konkrēti tādās augstas pievienotās nozarēs, ar ko mēs daudz strādājam, kas ir informācija, tehnoloģijas, bet vispār tehnoloģijas. Viņiem ir ļoti svarīgi, ko viņi šeit var atļauties, kāda ir tā vide, kurā viņi dzīvo, kāda ir tie apstākļi, uz ielām ir droši, ir labi restorāni, kultūra un vispārējais. Tā kā redzi, tur ir šausmīgi daudz tie puzles gabaliņi, bet, kad tu viņus visus saliec kopā, Latvija ir īpaši ar to, ka tas viss mums šeit ir augstākajā, labākajā kvalitātē. Man vienkārši tagad uzreiz galvā tinās, kas ir kaut kāds tāds viedoklis, ko ik pa laikam internetā sanāk dzirdēt, ir, ka tu minētu
Latvijā mums ir ātrums, citam varbūt liekas, es uzrakstu vidam vēstuli, man neatbild šausmas iztikt drausmīgi lēni, bet tā kā no otras puses teica, vienas dienas laikā tu tiec līdz ministram un diezgan ātri ir, tāds būs, nebūs, tā skaidrība. Tas pats arī par to digitalizāciju. Es zinu uzņēmēju vidū, kas ar Vāciju strādā, ik pa laikam skan joki, ka vēl no Vācijas faksu tev sūta, un tas vispār liekas tāds. Es biju, man liekas, sākuma skolā, kad mums mājās bija faks, un tas jau bija pirms gadiem, es nezinu, cik 20 pāri. Tā dzīves kvalitāte īstenībā arī interesanta lieta. Man tikko draugs viens no Amerikas pārvācās uz Latviju. Un viņš teica, ka tur ir nenormāli jāstrādā, un tu it kā pelni daudz, bet tev tā kā nekas nepaliek pāri, jo tev vienkārši tā dzīves dārdzība ir vaiprātīga. Un tur cilvēkiem arī ir tā, ja tu brauc kaut kur atvaļinājumā, tad vispār liekas, tu kaut kāds slaists esi vienreiz atvaļinājumu gadā paņem. Un tā ir tāda lieta, ko mēs, man liekas, vairākas lietas, ko mēs kaut kā neaizdomājamies šeit dzīvojot. Lūk, un tas ir tas, ko tieši man arī investori stāsta, kad īstenībā mums jau tas segments, kas ir tas top managements un managements, mēs varam atļauties lieliskus dzīves apstākļus, kurus ne tuvu nevar atļauties ne Nīderlandē, Amsterdamā, kuras esmu bijusi, tur super dārgi ir, pamēģini centrā noīrēt dzīvokli, tur tikai tiem, ko ir old money, tie tur dzīvo, vai ne? Un es tāpat arī runāju ar vienu ļoti zinām Latvijas investoru, miljonāru. Viņš teica, ka, lai viņš atļautos to dzīves līmeni, ko viņš šeit var atļauties dzīvojot Jūrmalā, viņam Londonā būtu jāpelda 10 reizes vairāk, viņš visticamāk mājās nebūtu nekad, un vai vispār tas ir iespējams. Tāpēc arī, mēs daudz ko nenovērtējam, mēs vienmēr domājam, ka gan jau, ka citur ir labāk, bet tad, kad, tev ir pieredze arī pabūt citur un redzēt un parunāties. Bet redzi, katram laikam tas rīņš varbūt ir dažkārt jāaiziet. Gan to es padzīvoju ārpusē, zinu, arī es esmu ieguvusi pieredzi. Un dzīvoju tur, tu saproti, Latvija, tā ir tā vieta, kur es redzu sevi un kurā es redzu arī to visu attīstību, ko es vēlos izdarīt. Jā, es padzīvoju Nīderlandē kaut kādu laiku, un es ļoti ātri sapratu, ka, principā, tu tiksi uz augšu, tad, kad tas, kas virs tevis ir paies tā kā maliņā. Un tas var būt gads, tie var būt 10 gadi. Un arī paziņas, kas uz Vāciju pārvācās, bija viena meitene, viņa nekustamo nišā izcitās Latvijā diezgan sakarīgā pozīcijā, un viņa pārgāja uz Vāciju, un tad bija interesanti, ka viņa bija starp jaunāku, ļoti daudz, kas strādāja zem viņas, bija krietni jaunāki, jo tur vienkārši tev tā izaugsme šausmīgi lēnāk, jo ir lielāka konkurence, vairāk cilvēku, un vienkārši tā sistēma ir tāda, un viss, un tu nevari tā izlīst cauri, tā vēl mums tā diezgan liela priekšrocība, man liekas, ir. Ja kur ārzemju investori nāk Latvijā, ko tas tā kā, tā praksē nozīmē? Kas ir tie investori, kas nāk? Tieši, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ārvalstu kapitāls, nauda ienāk Latvijā, kas tiek investēta šeit, attiecīgi tiek saņemti vietēji uzņēmuma pakalpojumi, lai, uzbūvētu ražotnes, ofisus, pieņemtu darbiniekus, kas ir attiecīgi nodokļi, bet kas ir tie projekti, kas nāk, tad, mēs ļoti mērķtiecīgi skatāmies, ka tie ir augstas pievienotās vērtības industrijās, kas ir viedās, mēs tos liekam zem viedās specializācijas, bet, ja mazliet konkrētāk, tad tas ir tehnoloģijas, tas ir informācija komunikācija tehnoloģijas, aizsardzības tehnoloģijas, medicīnas, veselības, fintech un tam līdzīgi, vai ne? Kur tas algu līmenis noteikti ir augstāks nekā, tādās klasiskās vai zemākas pievienotās vērtības industrijās. Tāpat mums tā ir bioekonomika. Mēs zinām, ka mūsu viens no dārgākajiem, vērtīgākajiem resursiem ir kokmateriāli. Šobrīd mēs joprojām ļoti daudz eksportējām, neapstrādātu materiālu, līdz ar ko mums ir ļoti svarīgi, ka mēs pievienojam tavu vērtību šeit uz vietas Latvijā.
Tas pats asins rūpnīca, kas tiek būvēta tagad, zīriņu proteīna izolāts. Apstrādāsim zīriņus pelēkos šeit Latvijā un pārdosim 1000 vērtu produktu visā pasaulē. Tās ir tās lietas, kur mēs redzam, kas ir mūsu Latvijas attīstības virziens, jo mēs saprotam, ka mums cilvēki vairāk nepaliek, viņi paliks tikai mazāk, kas nozīmē katram cilvēkam ir tiešām jāspēj, uz vienu cilvēku mums ir jārada daudz lielāka vērtība, un tātiecīgi jāceļ gan produktivitāte, gan arī tā vērtība, ko var sniegt šie kvalificēti cilvēki, ar visām automatizācijām un robotiem un tehnoloģijām, tā kvalitāte cilvēku būs jābūt augstākai. Par to jau tiek domāts. Universitātēs arī šīs programmas tiek dizainētas tā, ka tie nākotnes speciālisti jau būs piemēroti tam, ko šobrīd pieprasa uzņēmumi, investori. Tas ir tas mūsu ceļš, ko mēs ejam, jo mēs nekad nebūsim masu produktu eksportētāji, līdz ar ko mēs negribam šeit tādas milzīgas masu produktu ražotnes, kur mēs vienkārši pa lēto nodarbinam savus cilvēkus, neko īsti pievienoto vērtību mūsu resursam nepievienojam un tad izsūtam ārā. Tā mēs turīgāki nekļūsim. Okay, un tad sanāk, ir ārzemju uzņēmumi, kas var vaļā filiālis šeit, vai kā tas tā kā? Tie ir uzņēmumi, ir dažādas kategorijas investoriem, tie ir ārvalstu investori, uzņēmumi, kas pieņemsim jau konkrētā valstī ražo šo konkrēto produktu vai pakalpojumu, un tad viņi izvēlās paplašināties. Un tā paplašināšanās var būt, protams, caur filiāli, bet bieži vien, ja tu gribi būt tā kā konkrētā valstī daudz dziļāk iekšā, vai tas ir arī jau no tādas loģistikas viedokļa, tev ir piegādes ķēdēm, tas ir interesantāk, tas skaidrs, ka tu veido to ražotni vai līdzvērtīgu, vai lielāku, vai citam biznesa virzienam jau citā valstī. Tu kā izvēlēs, kura valsts būs vispiemērotākā, tu skaties, viens ir, kāda būs pieeja izēvielai, tu maksimāli atradīsi to labāko izēvielas punktu, kurā tev jāatrodās. Vai tev būs tie cilvēki pieejami, tie apkārtnē, kurā tu viņu veidos, vai tev būs visi pieslēgumi, kādas ir šīs te izmaksas kopumā, tu kā saliec to savu Excel modeli, saproti visus plusus mīnus, un tad pasaki, ka Latvija ir vispiemērotākā, vai Polija, vai Lietuva, vai vienalga, kura valsts. Viss, un tad tu nāc to būvē, un tas ir atsevišķs uzņēmums, reģistrēts Latvijā ar saviem aktīviem, ar visu savu bāzi. Tas ir atsevišķs units kopējā grupas struktūrā, tā varētu teikt. Un tad, protams, ir šie biznesa centri, kas tagad ir jau īpaši, jau kādu laiku, protams, tas ir ļoti populāri, kad lielie uzņēmumi, starptautiskas kompānijas izveido vienu biznesa centru, kas skaitās gan call centers, kas ir šie telefonu vai klientu apkalpošanas centri pa telefonu, vai ne? Tur jau nav svarīgi, kurā valstī kurš sēž, bet tu viņus visus saliec vienā biznesa centrā, kur veidojās šīs kompetences, komandas, kas apkalpo visu pasauli. Un tur savukārt tas nav tik daudz par investīciju, jo ko viņi dara, viņi noīrē ofisu, maksā ofisa maksu un pa lielam, vai varbūt nopērk arī, varbūt kādreiz, ja. Un tur lielākies ieguldījums ir tas, ka viņi ļoti daudz darbiniekus pieņem darbā, kuriem maksā virs vidējā šo te atalgojumu. Šie cilvēki šeit dzīvo, viņi to, ko viņi nopelna, šeit viņi patērē, attiecīgi viņi īrē dzīvokļus, viņi iet uz restorāniem, uz teātriem, uz kafejnīcām, un tas ir liela ienākumi valsts budžetā, protams. Tāda divas, viens ir tāds investīcijas, kas ir kapeks intensīvs, un otrs ir vairāk, tas ir par cilvēkiem, par darba spēku, ko mēs pieņemam darbā. Un, protams, arī vietējiem iedzīvotājiem ir iespējas gan studentiem, gan jauniešiem šajās te pozīcijās strādāt. Iespējams, mans dienas darbs ir investīciju apmācības neatkarīgais investors, un kad jautāju cilvēkiem, kas tad tevi attur no investēšanas, visbiežāk dzirdu, nezinu, kā sākt, jo trūkst zināšanas. Ja arī sadzirdi šeit sevi, pieraksties manam e-pasta newsletterim. Ir tiešām praktiski liederīgi, sapratīsi, kāpēc nomaksāt ātrāk hipotēku nevienmēr ir izdevīgi, iemācīsies atpazīt finanšu krāpniekus, un noteikti būsi soli tuvāk tam, lai beidzot iestartētu investīciju pasaulē. Un e-pasta lasītāji arī pirmie sadzird par īpašiem piedāvājumiem no neatkarīgā investora. Tā kā uzmeklē saites zem video vai dodies uz walterswalters.lv. Un tad sanāk tāds liels uzņēmums, viņš liek to aprēķinu un gan jau kaut kādā brīdī
pienāk viņam lēmums, es tā savā galvā iztēlotos, ja tāds Spānijas uzņēmums skatās uz šo reģionu, tāda Lietuva, Latvija, Igaunija būtu vairāk kā tās pat Eiropa, vairāk vai mazāk. Kā mēs, piemēram, salīdzinot ar nezinu, otro izvēli, kas ir tādam investoram, kā mēs salīdzināmies varbūt tādā Baltijas kontekstā, vai tā vispār var uz to skatīties? Bieži vien tā ir, kad investors īstenībā skatās nevis uz atsevišķu valsti, bet uz reģionu. Viņš saka, es gribu būt Baltijas reģionā. Un tad, protams, vienmēr tādiem lielākiem ir pretī konsultanti, kas tad saliek, kas ir tie advantages, priekšrocības un ne. Un šajā gadījumā es tev pat teiktu, ka viens ir, protams, kā tu tajā valstī uzņem šo investoru, kādu tu priekšstatu radi, cik viņš tev ir gaidīts, cik tu viņam ātri atbildi, cik tu ātri viņam sniedz informāciju. Tas ir katras investīcija aģentūras pusē. Protams, lietuvieši ir maleči, viņi māk sevi marketēt lieliski un pārdos visu iespējamo. Mēs latvieši nemākam tik labi sevi pārdot, mēs mācamies, es varētu teikt, vai ne? Un tā pārdošana, tas jau ir pirmais, kas nospēlē. Mūsu gadījumā, kas mums nospēlē, protams, bieži vien arī par labu, ir tas, ka mums ir tiešie lidojumi. Tā savienojamība, tas ir viens no arī tādiem galvenajiem argumentiem, kas ir šajā Excel tabuliņā, kā manas komandas vai headquarters vadības atlidos, aizlidos, cik bieži es tikšu. Un mums ir Latvijā labākā pozīcijā, mums ir 2 reizes vairāk lidojumi. Un tas ir mūsu konkurētspējas priekšrocība. Tāpēc arī domājot un runājot par Air Baltica, cik mums viņš ir vajadzīgs, pa lielam tas ir strateģiska investīcija. Tas jau nav biznesa kā biznesa īstenībā. Jā, tas ir noteikti daudziem tagad gaisā tāds sāpīgs temats, Air Baltica vispār, bet tieši tā arī ir, ka tur man atnāca atmiņā tāds viens stāsts. Es biju konferencē, un tas ir no Oligvī, un es laiku jūg, tas ir tā mārketinga aģentūra, viņa starptautiski ļoti liela, un tur viens no vadītājiem, tāds Rory Sutherland, viņš uzstājās ar prezentāciju, un tur viņš stāstīja, bija salīdzinājums vai pētījums par Tesco veikaliem, kur pie ruļļiem veikala vadībai sēž finansisti, inženieri un tādi, teiksim tā, racionāli cilvēki, kuri matemātiski izrēķina, ka būs izdevīgāk atlaist visus kasierus un uzstādīt automātiskās pašapkalpošanās kases. Un pēc kaut kāda laika Tesco skatījās, ka viņi īstenībā pārdod vairāk burkānus nekā iepērk. Jo ko cilvēki dara? Viņi sakrāmē, piemēram, maisu ar garnelēm, viņi pie kases saspiež, ka tie ir burkāni, kartupeļi vai vienalga kas. Tagad tādas krāpniecības palielinājās, cilvēki sāk zakt vairāk, jo viņiem ir mazāk kauns iet garām aparātam un bišķi lielāks kauns iet garām cilvēkam ar kaut kādu snikeru kabatā. Tāpat arī, ja tu aizēji ar tādu milzīgu iepirkuma grozu vai ratiņiem, cilvēkam tagad negribas pašam 50 lietas skenēt, tad viņš labāk aiziet, ir dīvaini, viņš aiziet kaut kādā tirgu vai vienalga kur, lai viņam pašam tikai nav viss tas jāskenē. Un tur visa tā doma bija tajā, ka tu vari paņemt tādu vienu mainīgo izrēķināt, un tev liekas loģiski, ka vajadzētu darīt tā, bet tu tikai neizrēķini, kas ir tā otra puse, ko tu potenciāli zaudē. Un arī šeit es ticu, ka tas stāsts ir stipri līdzīgs, ka no vienas puses uzņēmums strādā ar zaudējumiem, no otras puses, ko mēs tak iegūstam turisma un investīciju piesaistes ziņā. Es tā kā neaizstāvēju ar Baltiku, tas vienkārši tāds food for thought, angliski sakot. Es arī neaizstāju, un tajā pašā laikā visi dažkārt domā, ka vieta jau nepaliktu tukša. Bet, zini kā, mēs arī no investīcija aģentūras puses, mums bija mērķis piesaistīt avio kompāniju vēl kādu Latvijai, arī uz šiem tālajiem lidojumiem uz Ameriku, un runājot ar ļoti daudziem, mēs kā Latvija vai kā Baltija neesam interesanti, mēs nespējam nokomplektēt tās lidmašīnas, līdz ar ko, kamēr mums tā kritiskā masa šeit nebūs šajā reģionā, vai ne, tikmēr mums būs par to jāmaksā, bet mums ir jārada visi apstākļi, lai mēs kļūtu lielāki,
Un tajā brīdī, kad mēs būsim tik lieli, tad mums jau arī viņi paši nāks ar saviem piedāvājumiem, teiks, mēs gribam taisīt šos te hubus jūsu valstī. Jo Lietuvā ir 2 vairāk iedzīvotāji vispārējais, bet viņiem nav tas connectivity, kas ir Latvijā. Tā ir mūsu liela priekšrocība. Viņi ir liela skaudība uz mums par to skatās. Un ar viņiem runājot, mēs sakam, kā jums jau viss ir labi. Es saku, bet jums pastāstiet, cik jums ir labi. Un tad tā novērtē, kad ir šīs lietas ļoti, ļoti vērtīgas. Ir kaut kas, ko mēs varam darīt, lai uzlabotu Latvijas pārdošanas prasmes. Jo es arī savā nišā bieži vien redzu, tīpaši podcastu kontekstā, kur mēs diezgan neadekvāti lielu laiku veltām tieši uztaisīt tā saucamo to thumbnailu, to bildīti, to headline, virsrakstu, pirmo to minūti sagraizīt. Mums tiešām aiziet ļoti daudz stundas uz to visu. Un ir bijis tā, ka cilvēki jautā, kāpēc tas podcasts tev iet, man neiet. Un, es pie kāda ciemos varbūt reizgājos, un tad es saku, tur tas pārdošanas elements ir. Un tie citi cilvēki podkāstus taisa, saka, jā, bet, man tāda cringe sajūta, es negribu to tā taisīt, bet, tu tajā YouTube'ā grib augt, tev ir tā YouTube spēle jāspēlē līdzi, citādi, vienkārši nekas nekustēsies. Vai ir arī šajā kontekstā kaut kas, ko tu redzi, investīciju piesaistes, kā mēs varētu sev uzlabot? Jā, noteikti. Tas ir par redzamību, par atpazīstamību un tieši par to, par mārketingu, kā mēs, cik daudz par mums zina kā par Latviju, jo atkal, mēs LIA atbildam arī par valsts tēlu. Un pagājušajā gadā mēs nopirkām šo pētījumu, kas ir Analytics Brand Index, apskatīties, kur mēs tad atrodamies šajā valstu sarakstā, vai ne? Mēs esam, manuprāt, kaut kādā 43. vietā, Igauni 42. pēc atpazīstamības, bet tas nav tikai par biznesu, tas ir par kultūru, par cilvēkiem, par, ļoti daudz dimensijas tur ir vērtēts. Un tā lielākā problēma par mums, ne tikai par Latviju, saku, mēs visas 3 Baltijas valstis esam vienā līmenī, kad, mums ir pamaz atpazīstamība par Latviju. Tie, kas mūs zina, tie investori, kas šeit ir, viņi ir ļoti apmierināti. Viņi saka, ka mūsu kvalitāte, ko mēs nodrošinam, ir augstāka nekā vidējā. Un tur savukārt mūsu tās reputācija ir daudz, un tās atzīmes mums ir daudz augstākas nekā visiem pārējiem vidēji, vai ne? Bet tā trakākā lieta, ka ļoti daudz par mums nezina. Līdz ar ko, mēs taču, ja viņi par mums nezina, tad viņi pat par mums pat neaizdomājās un nekā savādāk. Tāpēc es saku, pirmkārt, mums ir jātic pašiem vairāk sev, mums ir jātic mūsu valstī, mums uz āru jāiet ar daudz vairāk labiem stāstiem, ar veiksmes stāstiem, mazāk jāmazgā veļa mūsu vietējos mēdījos, jo atkal, tagad ir ChatGPT un vispārējais, viņš jau automātiski paņem ziņas, kas ir pārtulko, un viss, kas parādās mūsu vietējā presē, uzreiz nonāk pie mūsu investoriem vai potenciāliem investoriem. Un bieži vien, tad, kad notiek kaut kāda tur apvērsiena mums valdībā vai par kaut kādiem tur investoriem, tur notiek kaut kādas problēmas situāciju risināšana, mums uzreiz LIA ienāk jautājumi, kas jums tur notiek, un viņi uzreiz visi satraucās. Tā kā, mēs nedrīkstam publiski šīs situācijas tā kā risināt, analizēt, daram to, kaut kur aiz aizslēgtām durvīm, bet tā uz āru jābūt ir tādai tiešām labai informācijai. Tā kā tā, ja mēs to izdarīsim, tad jau būs labāk, jā. Tas vecais labais teiciens, ka latvietis apēd latvieti, drīzāk vajadzētu mēģināt piesekt, vismaz publiskajā telpā. Un jābeidz būt viensētniekiem. Un tas tā laikam ir tā lielākā mūsu problēma, jā. Tā kā paši jau zina. Jā, ar to viensētnieku kontekstā ir tā, ka, rekur atkal man bija stāstis dzīves, pazīstams latviešu uzņēmējs, viņš teica, ka interesanti, viņš startupu nišā darbojās, un ka Lietuvā tā startupu kultūra ir tāda, ka visi nāk kopā un diezgan atklāti dalās ar ļoti daudz ko, kā kuram iet, cik kurš pelna, kur tur kas strādā, kas nestrādā. Bet Latvijā visiem ir kaut kāds tāds, ka tik neviens neuzzina, ko es daru, jo liekas, pasauli pa mazu, lai mans uzņēmums tagad atļautos citiem kaut ko pateikt. Tas ir arī kaut kā novērojams.
Tas noteikti ir novērojams, un zini kā, tur jau tā vēsture ir senāka, kad padomju laikā tu jau nezināji, kurā brīdī tev tur čeka nāks virsū vai kas, līdz ar ko tu visus turēji aizdomās. Un kamēr nenomainīsies paudzes vēl kādas, cerams, ka mēs esam tuvu tam, ka mūsu bērni jau to vairs šī atmiņā viņiem vairs nav, vai ne, arī mums viņa, tā kā nosacīta. Tad arī tas mainīsies, bet, manuprāt, jaunu uzņēmumu vidē un startup vidē Latvijā viss ir ļoti veselīgi. Man patīk, kā šīs te komunas asociācijas sadarbojās. Mēs ļoti sadarbojamies ar Fintech asociāciju, ar Blokķēžu asociāciju. Braucam ar viņiem dažādās tirdzniecības misijās uz šīm te izstādēm. Viņi ir ļoti tādi cieši draudzīgi un var redzēt, ka tur jau tādas draudzīgas attiecības starp viņiem, un es ticu, ka viņi dalās ar ļoti daudz sensitīvu informāciju tā skaitā. Bet tie ir jaunieši, jā, par vecāka gaduma, tiem sanākiem uzņēmējiem es pieļauju, ka tur vēl ir diezgan, tā, kad labāk kaut ko nepateikt, nekā pateikt. Okay. Vai kā? Jā, man liekas, Blokķēdes asociācija vispār arī tādi, cik no malas skatos, ko dara, diezgan forši mauc uz priekšu, un cik es lasu, mums ir viena no tādām modernākajām, laikam arī regulām vispār attiecībā uz Blokķēdi, kas arī ļoti forši. Zikā, ja Blokķēdes uzņēmumi taisās vaļā, kāpēc lai netaisītos šeit? Tā. Jā. Vai ir vēl kaut kas, ko mēs varētu darīt investoru piesaist jomā, ko citas valstis tagad dara, bet mēs tikai nedaram? Mēs skatījāmies, ir tā sevis pārdošana, vai ir vēl kaut kas, ko kāds var likt aiz auss? Mēs darām ļoti daudz īstenībā, un līdz ar LIA reorganizāciju īstenībā, tad, kad es pievienojos 24. gada beigās, tad tā struktūra tika izveidota tādā veidā, ka viens ir, mēs gribam piesaistīt jaunos investorus, kas par Latviju neko nezina, un tā kā, lai viņi šeit nāk investēt, bet otra liela lieta, kas ir pat vēl svarīgāka, ir esošie investori, un tie nav tikai ārvalstu investori, kas šeit ir ieinvestējuši un esoši, bet tie ir arī vietējie latvieši, kas šeit ir veidojuši savus uzņēmumus, auguši, investējuši un turpinājuši attīstīties. Tā kā šī ir tāda liela sadaļa, ko mēs arī no LIA puses apkalpojam, tā kā turam rūpi par viņiem, man ir komanda, man ir reģionos šie te klientu attiecību veidotāji, kuri brauc ciemos, satiekās, stāsta, ko mēs no LIA puses varam piedāvāt, kādas ir šīs te eksporta aktivitātes, kas praktiski visus interesē, vai ne? Mēs tā kā, mēģinām viņiem palīdzēt, lai viņiem ietu vēl labāk. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka rūpējies par to esošo investoru labsajūtu. Un tieši šodien, kad es šeit esmu, mums ir Aftercare fórums notiek Latvijā, kur mēs Latvija esam uzņemošā valsts, ir sabraukušas apmēram no 30 valstīm investīciju piesaistes aģentūras, un mēs runājam tieši par šīm te labajām praksēm, kā mēs apkalpojam tos investors, kas šeit ir ieinvestējuši un kas turpina izdarīt nākamās investīcijas, tā kā ilgtermiņā. Jo, tā viena investīcija, tas jau, forši, bet, lai būtu tā attīstība arī visu laiku uz priekšu. Tā kā, tas arī tāds vērtīgs pasākums, kur mēs mainamies ar pieredzēm, kas ir tās jaunās tendences, jaunie trendi, kā mēs kā investīcija aģentūras arī izmantojam analītiskos instrumentus, datus, AI, lai spētu vairāk, labāk identificēt kaut kādas tur problēmas, jo bieži vien arī, tie vietēji investori domā, jā, mēs te esam, bet jūs jau tikai par tiem pārējiem citiem domājiet, tā nav. Mēs tiešām ar viņiem strādājam, ja ir arī kaut kādas problēmas, tad arī viņa problēmas mēs nesam valdības līmenī un risinam šos tie jautājumus. Un tā ir īstenībā tāda jauna lieta, es teiktu, no 24. gada. Un tagad mēs tikko satikāmies ar lietuviešiem, arī ar viņiem attiecības mums ir izveidojušās labas, jo mēs redzam, ka mums tur partnerības arī dažādos jautājumos var būt. Un viņi arī savā stratēģijā pirmo reizi ir iekļaujuši to, ka viņiem ir arī šis te aftercare, kas ir pēcapkalpošana tiem investoriem, kas ir investējuši Lietuvā. Pirms tam arī tas viss fokus bija tikai par tiem, kad nāciet investējiet, tad tālāk jau tā ir jūsu dzīve, vai ne? Bet ir svarīgi, ka mēs ar viņiem strādājam arī.
Tas no sērijas, kā ja tev ir interneta vai telefona pieslēgums, tad visu laiku tu redzi jauniem klientiem beigās atlaides, kad tu pajautā, man, kas te ir 10 gadus, nē. Tad tu lauz līgumu, vai ne? Un tad tu tā kā gaidi, ka tev būs nākamais piedāvājums. Apmēram, mēs tomēr visiem ir vienāda pieeja īstenībā. Mums tas ir svarīgi. Tad, ja es pareizi saprotu, jūs tiekaties kā vairākas tās attīstības aģentūras no dažādām valstīm, un jūs apmainaties pieredzē, kā vislabāk ar šo aftercare darboties? Jā, tas ir šodien, tas ir fórums, kas tagad notiek 2 dienas. Vairāk kā 100 dalībnieki ir atbraukuši. Es no rīta satiku gan no Kostarikas investīcija aģentūras, gan Monreālas, Kanādas, jo, redzi, viņiem arī ir interesanti. Daudz kas mainās, bet tās pieejas, kā mēs ar tiem investoriem strādājam, kas jau šeit ir ieinvestējuši, konkrētā valstī, viņas ir diezgan līdzīgas, jo, redzi, mēs varbūt tās netaisam tādu fórumu, kā piesaistīt ārvalstu investoru, tāpēc, ka tur mēs esam konkurenti, jo katrs viņu grib kā savā valstī dabūt. Bet tas, kas jau ir mums šeit ieinvestējis, mūsu visiem mērķis ir vienkārši kā darīt viņu apmierināt, lai viņš turpinātu investēt tālāk, vai ne? Lai viņš nemūk projām. Tāpēc tas ir tāds fórums, kas notiek reizi gadā, un šogad tas ir Latvijā. Tā kā tas ir vēl, ko mēs esam papildus visam tam, ko mēs darām, uzņēmušies un veidojam attiecības īstenībā arī ar citiem partneriem. Ok, jo tas tieši bija mans jautājums, vai jūs neesat konkurenti tajā visā, jo es būtu iztēlojies, ka, piemēram, pie mums atnāk tie paši lietuviešu attīstības aģentūra, un mēs tā kā padalāmies ar viņiem, kā noturēt to investoru. Varbūt investors būtu tas, ko mēs Latviju varam piesaistīt, bet es saprotu, ka laikam tik traka sāncensība tur arī nav. Nē, tik traka nav uz tādiem greenfield investīcijām. Jā, tur mēs skaļi nestāstam vārdus uzņēmumu, ar kuriem mēs strādājam, kuri vēl nav lēmumu pieņēmuši, jo mēs zinām, ka nākamajā dienā Lietuvietis pazvanīs un pateiks, hei, es tev arī varu visu kaut ko piedāvāt, vai ne? Bet tie, kas jau ir investējuši, bieži vien jau ir tā, ka ja viņi ir Latvijā, viņi tālāk arī skatās tādu reģionālo paplašināšanos, pieņemsim vai nē, un mūsu uzņēmumi, mēs taču arī zinām, daudz ir Lietuvā, daudz ir Igaunijā. Ar to jau nav problēma, jo mums jau galvenais, kad tāpat grupas konsolidācija notiek šeit, vai ne? Tas headquarters jau šeit, mums jau arī ir visi kārtībā. Jā, noteikti līdzīgi, kā ir tas bīgots pētījums, neatceros vairs, kā uz viņu atsaukties, bet idejiski, es zinu, Rīgā Avotu un Lāčplēšu stūrī ir vairāki kāzu kleitu saloni, un tad īstenībā, ja tev atverās kāzu kleitu salons blakus, tas ir tev pat labāk, jo cilvēki zina, ka tas stūris ir vieta, kur ir visi tie saloni, tātad es eju uz turieni, un ja tu kaut kādā, nostūrī atver savējo, līdz tevīm varētu nemaz netikt. Tikai šeit saprotas princips līdzīgs, kā tu saki, kāds liels investors atnāk uz reģionu, un tad jau tas latviski runājot spillover efekts arī var notikties tepat uz kaimiņu valstīm. Tieši tā, un arī mums jāpriecājās dažkārt, ja, piemēram, kāds liels šis te biznesa pakalpojumu centrs ir Lietuvā, jo tas uzreiz nozīmē, ka viņi piesaistīs talantus, un ik viens arī ICT centrus vai kas, viņiem jau tas talants ir pieejams no Lietuvas, viņam nav jau viņam vairs starpībā, viņš dzīvo Lietuvā vai Latvijā, ja viņš tāpatās ir izvēlējies dzīvot citur. Tā kā mums uzreiz atverās tas talantu pieejamība arī daudz plašāka, plus investoru uzmanība arī uzreiz mēs pievēršam, tā kā, jo mēs esam koncentrētāki visiem šiem zināmajiem nosaukumiem. Viņi saka, tā tad tur kaut kas ir labs, man tā tad ir jāpaskatās, un tā tas viss apauga ar lielām lietām. Tad redz, kā latvieši slēdziet ārā viensētnieku sindromu. Obligāti, ir labi, ka visi brauc uz šito pusi. Kas tad ir kaut kādi atbalsti, ko jūs ar Lijā piedāvājat varbūt esošiem uzņēmējiem vai esošiem investoriem, vai tas ir eksporta kontekstā vai kā citādāk? Jā, mēs īstenībā piedāvājam ļoti plašu klāstu ar atbalsta instrumentiem, un mūsu tas grozs ir sākot no idejas, kad tu vēl mācies skolā, tev ir ideja, pastāstīšu, līdz tādai izaugsmei, kad jau ar tādām lielām attīstības perspektīvām runājot par ideju, mums ir pirms inkubācijas programma, kurā var pieteikties reizi 2 gados, kur mēs palīdzam sastādīt pirmo biznesa plānu, tā kā iemācam arī šos kā sastādīt peļņas zaudējumu aprēķinus un līdzīgi pirmo biznesa plānu. Tālāk jau tā ir inkubācijas programma. Inkubācijas programmā jau tu konkrēti strādā jau pie sava produkta. Tur arī ir vairāk uzsaukumi gadā. Mums ir
23 inkubācijas centri, tā skaitā tehnoloģiju pārstāvniecība, kas atrodas mūsu startup mājā, kur mēs ar tehnoloģiju uzņēmumiem strādājam, un arī radošā pārstāvniecība. Tur ir pieejami inovāciju voucheri, kas ir jau līdz 20,000, manuprāt, es nemaldos, prototipu izstrādai, dizaina izstrādai un tam līdzīgi. Tad ir visādām mārketinga aktivitātēm, konsultantiem, dalībai starptautiskās izstādēs. Ir tāds eksporta atbalsta darbības plāns, kuru tu sagatavo, iesniedz LIJā, un tu tās aktivitātes veids, iesniedz mums savas izmaksas, mēs viņas apmaksājam. Tas limits uz uzņēmumu ir līdz 300,000. Tā kā ļoti daudz mēs ar jaunu uzņēmumiem strādājam. Tas ir tā pirmā stadija. Tad jau ir tie uzņēmumi, kas jau ir kādu laiku tirgu, varbūt jau eksportē, varbūt nē. Tad ir šie eksporta atbalsta dažādi programmas. Viens ir, mēs sadzam dalību dažādās izstādēs, mēs paši organizējam nacionālos stendus, kur tad piedalās Latvijas uzņēmumi, tirdzniecības misijas. Mēs ar augstām amatpersonām braucam dažādos izbraucienos, kur prezentējam mūsu valstī dažādos biznesa fórumos. Mēs organizējam arī šīs jau B2B tikšanās konkrētiem uzņēmumiem. Mēs sniedzam eksporta konsultācijas, arī padziļinātas. LIJā kopā ir 23 ārvalstu pārstāvniecības, dažādās pasaules arī tālākās vietās, tā skaitā tur Japānā, Dienvidkorejā, Amerikā, Eiropā ļoti daudz, kur arī šie mūsu pārstāvi, viņiem ir divi uzdevumi. Viens ir viņiem apkalpot šos Latvijas uzņēmumus, lai par eksporta jautājumos, attiecīgi, ja viņi saskata, ka tur ir eksporta potenciāls, palīdz atrast partnerus, nokonsultē, paskatās, cik viņš ir gatavs, negatavs, pasaka mājas darbs, un otrs ir, tad viņš arī strādā šiem investoriem, kur no šīs konkrētās valsts piesaista investīcijas Latvijai. Tā ir eksporta sadaļa, arī ļoti liela sadaļa. Tad mums ir dažādas apmācības programmas, tā skaitā mēs finansējam šo mini MBA, kas mums ir sadarbībā ar Zviedru Stokholmas skolu Rīgā, kur arī konkrēti skaits studentu tiek apmaksāti. Un tad ir šie granti, kas ir digitalizācijas granti, kas bija tieši digitālo risinājumu ieviešanai uzņēmumos. Bija 2 uzsaukumi, kas bija super pieprasīti, apmēram 50 miljoni tika finansējums tam paredzēts un tiks arī apgūts dažādiem risinājumiem uzņēmumiem. Tas bija no Eiropas fondu naudām. Tagad tā programma ir beigusies. Tā kā, mēs administrējam šīs Eiropas fondu programmas. Mums ir dišpasākumu finansēšana, mēs filmu programmu finansējam, šīs filmas, kuras tiek uzņemtas Latvijā. Tiek izmantots Latvijas personāls, Latvijas pakalpojumi, tad līdz 30% mēs finansējam. Tā kā ļoti, un tad mums ir lielā kapitāla atlaides programma, kas ir pavisam lielajiem uzņēmumiem, kas ir investīcijām līdz virs 10 miljoniem. Tad, kad projekts ir pabeigts un sasniedz konkrētus šos kritērijus, 30% tiek atmaksāti atpakaļ no valsts. Tā ir programma kopā ar Altumu. Tur mums nav tā, ka tas uzsaukums visu laiku ir vaļā. Tur ir pāris uzsaukumi 1 vai 2 gadā. Tikko mums noslēdzās iepriekšējais uzsaukums, kur apmēram 68 miljoni tagad tūlītās tiks izdalīti uzņēmumiem, kas ir gan militāriem, duāls pielietojumības un ne tikai. Un tas ir vairāk tādiem lieliem uzņēmumiem tieši attīstības fāzē, kur valsts pat līdz 10 miljoniem apmaksā atpakaļ, ja tev ir 30 miljonu projekts, tu kvalificējies viņam, tad, kad viņš būs realizēts, 10 miljonus tu saņems atpakaļ. Tā ir tāda ļoti pieprasīta programma. Vienīgā problēma, ka tas finansējums tur mums ir pa maz, jo ir ļoti liela interese, vai ne? Un par to ir liels prieks, ka uzņēmumiem ir šie attīstības plāni. Viņi patiešām investē, viņi redz to potenciālu, viņi nebaidās no visiem apstākļiem, lai vai kādi mums viņi būtu šeit apkārt, vai ne? Tā kā un ir ambīcija, un tāpēc arī cerams, ka šī programma gan viņa būs iespējams turpināt, tik cik valsts budžeta līdzekļi jāatrotam, ir tāda maza niansīta. Jā, un ar tiem līdzekļiem es iztēlojos, ka ir,
lēmumu pieņēmējs te ir 4 gadus, bet gan jau ietekme uz to paliek uz ilgāku termiņu, un to jau ir atkal grūti kaut kā izmērīt. Var to izmērīt. Var to izmērīt, jā. Var to izmērīt. Man arī atnākot uz Lijā, man bija svarīgi saprast, cik tad realitātē no tādas investīcijas mēs kā valsts iegūstam, un kādi ir mūsu ienākumi, vai kāds ir tas efekts no eksporta, ko mūsu uzņēmumi realizē, vai ne? Un tad man analītikas nodaļā tika veikta datos balstīti aprēķini, kur ir diezgan vienkārši aprēķināt. Tad, kad tev ienāk investors ar savu investīciju, tā ir nauda, kas tiek praktiski ierakta šeit zemē, tie ir būvnieki, tie ir materiāli, labi, iespējams, iekārtas tiek nopirktas, importētas, bet liela daļa no tās naudas tiek iepludināta ekonomikā, tie ir darba spēks, tie ir nodokļi, tas ir PVN, UIN, IIN, vai ne? Un tad beigās sanāk tā, ka no 1 miljona vai no 1 eiro 15% aiziet nodokļos valstī. Attiecīgi no 1 miljona 150 tūkstoši mūsu nodokļu ieņēmumu. Attiecīgi, tu vari parēķināt, ja ir 100 miljonu investīciju, cik mēs saņemam jau pie viena šīs investīcijas vien, jau cik mēs saņemam nodokļos valstī, 15%. Un nākamā lielā lieta ir par šo te eksporta komponenti. Katrs eksportētais eiro mūsu valsts nodokļos atkal atnes gandrīz 14% nodokļos, kas atkal ir galvenokārt starp šiem te darba spēka nodokļiem, bet ne tikai kaut kādā mērā tas ir arī UINs, dividendu izmaksas un tam līdzīgi. Tā kā, tas ir precīzi aprēķināts, un mēs uzreiz 15%, tā kā tu māki parēķināt valstī, investēt sev, vai es, piemēram, runāju par tiem pašiem aizsardzības iepirkumiem, tā kā vai tu veido ražotni šeit un nodarbini savu darba spēku un atstāja valstī nodokļus, vai tu no kāda nopērc, un tas viss tiek samaksāts uz āru. Ok, interesanti. Te jau būs jātiek minūtes, nezinu, cik uz atpakaļ, lai saliktu to sarakstu ar visām tām lietām, ko jūs darāt. Jā. Un to visu, ja kādam interesē, gribās atrast, tad vienkārši pa Lijā mājaslapu. Jā, ir lijā.biznes.gov.lv. Tā ir mūsu mājaslapa, kurā tiešām ļoti, ļoti pārskatāmi var redzēt. Viens ir viss, kas ir svarīgi, ir šis te mūsu pasākumu plāns, kas ir ārvalstīs un Latvijā. Mēs ļoti daudz fórumus organizējam un finansējam, kas notiek Latvijā. Mēs ļoti daudz ko arī ārvalstīs daram. Praktiski kādas 200 pasākumi mums notiek ārvalstīs Latvijā katru gadu, tas gandrīz katru dienu, ja, bez mazai. Un ļoti daudz, kas ir, un pa visām programmām mums ir arī chatbots AI, kas sniedz atbildes, tiešām ērtas ik pa laikam mēģinu pati paskatīties, vai strādā vai nestrādā, mēs daudz ko uzlabojam, mēs īstenībā ļoti daudz investējam arī mūsu digitālajā infrastruktūrā, kas nav tik vienkārši no tādā valsts pārvaldē izveicams, bet mēs tiešām, man ir svarīgi, lai tā pieteikšanās kārtība būtu ērta, lai viņa būtu vienkārša, bet tur tik daudz vēl ko var darīt. Man jau regulāri paziņas un visi raksta, ka tas sieva nestrādā un tas, ko es zinu, bet tā kapacitāte ir tāda un mēs jau tā tik daudz ko cenšamies uzlabot. Bet tam visam vajag laiku, jā, un resursus, un tā, un kā jau tu zini, ar IT risinājumiem tur nevienmēr viss notiek, kā plānots, vai ne? Jā, šis es tagad klausos, un arī no sarunas man bija tutas lietu veidotāja Marta Salecka arī uz podcastu, un viņi arī teica, ka viņi diezgan daudz izmanto visādi šīs atbalsta programmas. Es atceros, mēs paši pirms pāris gadiem arī caur vienu programmu arī bijām pieteikšies. Tur gan, es atzīšu, toreiz tu vēl nebija Lijā, tā kā tas nav uz tevi. Bet vienkārši tas viss anketu pildīšanas process aizņēma tik daudz laiku, kad es jau sāku rēķināt, kur man tagad darboties pie uzņēmuma un kur mēģināt kaut ko atgūt. Toreiz gan bija ļoti forši, ka tajā atbalsta, tieši tas bija eksporta atbalsta programma, un tur bija tā, ka varēja arī reklāmu izmaksas zem tā palikt. Un tad mēs vienkārši sapratām, ka reklāma izmaksas mums ir diezgan liela komponenta vispār gada griezumā, un tur arī mēs principā visu to atbalstu iztērējām. Un tad bija ļoti viegli, es zinu, man ir jāizpild tikai šī viena lieta, iesniedzu un dabūju naudu atpakaļ, bet sanāk 2 gadus mēs to izmantojam, un tad viņi atcēla. Viss palika, tikai izņēma, ka reklāmas vairs neatmaksā. Un kaut kāda mārketinga daļa tur vēl palikusi, manuprāt. Tur bija, tur tieši digitālās reklāmas vairs nebija, bet mums toreiz
tiešām ļoti tas palīdzēja, jo mēs tur arī atguvām 6 ciparos atpakaļ naudiņu, un tieši tajā laikā mēs bijām tajā fāzē, kad mēs vēl kodām vaļā, kā vispār Eiropas tirgus strādā, un mums tas bija tāds ļoti, ļoti spēcīgs atbalsts, tā kā bija žēl, kad reklāmas to komponentu izņēma tajā brīdī. Jā, bet redz par tiem pieteikumiem, tā ir, bet vienmēr pildot pirmo reizi kaut ko, jebkur, tev ir mazliet daudz kas nezināmais, vai ne, bet ja tu vienreiz to esi izdarījis, tad visas nākamās reizes jau paliek daudz vienkāršākas. Bet tā labā lieta jau ir tāda, ka pēc tam, tas ieguvums jau arī ir finansiāls un labs, un tas tā kā, lai vinētu loterijā, tev arī jāaiziet līdz tam veikalam, tā loterijas biļeti jānopērk, vai ne? Tāpat jau viņa nenokritīs. Jā, tā noteikti ir. Kas man arī interesē, vai ir kaut kas specifisks arī Latgales reģionam, ko jūs darāt? Kādēļ es to jautāju, jo man skrolējot Facebook izleca, ka tā bija Latgales turisma attīstības, vai kaut kas saistībā ar Latgales turismu, un viņiem tur bija tādi ziņojumi, hello, mēs te joprojām esam, te nav tā, ka viss sprākst un deg, bet ģeopolitikas dēļ cilvēki kaut kā uz Latgali baidās laikam braukt. Jā, tā ir tur tā situācija tagad ir jo īpaši sāsinājusies un tāda diezgan nežēlīgi, jo patiešām ļoti daudz tieši tūraģentu rezervācijas, kas bija plānotas uz Latgali, ir atceltas. Skaidrs, ka cilvēkiem drošība ir pirmajā vietā, to mēs baigi nevaram izmainīt. Bet šobrīd nav ieviesta nekādi īpašāki tur atbalsta instrumenti tieši šim reģionam, izņemot to, ka tādiem investoriem tur ir šīs speciālās ekonomiskās zonas, bet viņas arī ir citur Latvijā. Mēs arī redzam, ka no investoriem, ja viņi skatās, tad arī skatoties uz Latvijas karti, mēs vienmēr piedāvājam arī Latgales reģionu, mums ir konkrēts piedāvājums, kādi tur ir objekti un vispārējais, un ja kaut kur citur ir tās pašas īpašības, un tad skaidrs, ka viņi arī no tādiem drošības apvērsumiem un riskiem izvēlēsies ne tur. Tā kā tur būtu, tad, ja mēs ļoti vēlamies, tad tur jādod vēl kaut kas īpašāks, vēl kaut kādas lielākas atlaides, kur investors tad var iecenot to savā riska cenā un pateikt, ok, es zinu šo te risku, bet tas man izmaksās tik lētāk, bet es esmu gatavs uz viņu iet. Tikmēr, kamēr mums nav šī atšķirīgā pieeja, jā, viņam ir izdevīgāk, iespējams, ka Liepājā vai Ventspilī vai kaut kur otrā pusē Latvijas. Bet tepš laikā Valmierā jau tur viss strādā. Bet, jā, tie apstākļi ir nežēlīgi, tā kā. Jā, te var tik klausītājiem, skatītājiem pateikt, ja var kaut ko no Latgales nopirkt, tad var pasūtīt internetā vai aizbraukt ciemos, paskatīties, kas tur notiekās. Jo, jā, tā, bēdīgi no malas skatīties, un, tā kā akal latviski sakot, ir kā ir. Bet redz, mēs atkal no Lijā puses, mēs skatāmies, varbūt mēs kaut kādas tur turismu kampaņas varam vairāk aktivizēt, vairāk stāstīt tās drošās lietas, tagad izskanēja tās nedrošās lietas, vai ne, bet tas jau arī atkal ātri aizmirstās. Mums jāmāk sevi vairāk pārdot atkal, par to, ka viss taču ir kārtībā, sākumā uz Latviju vispār skatījās aizdomīgi, vai ne, bet tad tas mainījās, ka mēs sākām stāstīt, mēs taču esam NATO, mēs esam Eiropas Savienībā, tā kā tur nav atšķirība, vai tā ir Latvija, vai tā ir Polija, kur tu sāc investēt, un tad viņi tā pierad pie šīs informācijas, un šis jautājums vairs neparādās mūsu dienas kārtībā vispār ar investoriem. Jā, tā īstenībā taisnība, visu to vajag ar tādu šķipsniņu sāli skatīties, jo tas bija 24. gads, kad es gāju Santiago ceļu, un tas no Portugāles līdz Santiago caur Spānijai, un kad satiku cilvēkus, un viņi jautāja, no kurienes tu esi, no Latvijas, un visiem bija tāds, kā jums tur ir? Un es tā, normāli, jā, tiešām, un viņa tur cilvēkam jau liekas, ka mums tur kara lidmašīnas pār galvām lido un kas vēl ne, un, bet, tā, kad tu te dzīvo kā dzīvo, tā kā ziņas lasām ar šķipsniņu sāli vienmēr. Jā, tā kaut kā domāšana. Īstenībā daudzi varbūt nezina, ka tev karjera īstenībā sākās privātajā sektorā, ka tu varbūt neesi, kā saka, nezinu, vai tā drīkst teikt, bet profesionāls ierēdnis. bet daudz arī nezina, ka tu biji man pirmā tiešā vadītāja darbā kā Lidus Capital un finanšu sektorā. Tur mēs kopā strādājām, un tad tu esi ļoti daudz ko vēl citu darījusi, līdz tu nonāci vispār Lijā.
Kāds varbūt tev bija ceļš no privātā uz publisko sektoru, un vai tā ir tāda krasa pārmaiņa vispār tādā ikdienā, vai nav tik daudz, vai nav tik traki? Jā, par to īso ceļu tā ir, ka tā lielāko savu profesionālo dzīves laiku es esmu pavadījusi privātā sektorā, kur sāku ar darbu praktiski Svetbankā bankā, kā kredīta menedžere uzņēmumiem, tad es sāku investīciju finanšu konsultācijās, M&A darījumu vadīšanā, un tad es arī nokļuvu Callidus Capital pie partneriem, kur attiecīgi pats zini, cik lielskus projektus mēs novadījām. Tajā laikā tiešām Latvijā viens no tādiem lielākajiem un zināmākajiem, tu biji klāt Indexo, lielu daļu laika, un es savukārt ļoti daudz biju klāt šīm te Cool degvielas stacijas izveidei. Jā, tur, manuprāt, mums bija lieliski mentori, mūsu partneri, un mēs paši strauji attīstījāmies. Un tad man sanāk, pa vidu piedzima divas meitiņas, vai ne? Prieks par to. Un tad, kad es nācu atpakaļ, tad man bija plāns, protams, turpināt ar konsultācijām, kas ir forši. Bet kaut kādā brīdī man atnāca piedāvājums Altumā iet vadīt šo te riska kapitāla nodaļu, kas atbild par ieguldījumiem mūsu riska kapitāla fondos, kas šeit ir Latvijā. Tur ir arī šajā piedalīties konsultatīvajā padomē, kas ir Eiropas investīcija bankas. Tur man likās, interesanti, jo Valdis tajā brīdī Siksnis, kas bija partneris ar mani, ar ko mēs cieši strādājam, viņš tajā brīdī pieņēma, nevis vai bija jau sācis tā kā bankā, tur vairāk pieslēgties, un vairs nebija tā kapacitāte. Līdz ar ko man bija vai man bija jāmeklē jauni partneri, tā kā, vai es varēju kaut ko pamēģināt, un tad tā kā, labi. Jā, un tas man bija pirmā saskarsme ar publisko sektoru, lai gan Altums, tā tomēr ir nodalīta kapitāla sabiedrība, bet tajā laikā, kad es gāju no maza butīka investīciju uzņēmumu uz banku, un teicu, tu vispār apzinies, ko tu dari, tur ir drausmīga birokrātija, un ko tu tur darīsi, un tā. Es saku, jāpamēģina, vai ne? Man gribās tomēr ar savu pieredzi to piedzīvot. Nebija tik traki, bija, protams, visādi izaicinājumi pa ceļam, bet man tas finanšu sektors un investīcijas ļoti tuvas, arī riska kapitāls, un tas ir ļoti cieša saikne ar uzņēmumiem, ar jaunu uzņēmumiem. Un tad parādījās šis te uzņēmumu sludinājums par Lijā. Godīgi sakot, man nekad nav bijis vēlme, man arī nebija vēlme pat Altumā iet, bet vienkārši tas tā pa ceļam sanāca. Un viens uzņēmējs, vairāks Kijevā, man liekas, ka tev ir jāpiesakās. Es tādu, interesanti. Es tādu, tev labi sanāk ar investīcijām, jāiet un kaut kas Latvijā jāizdara. Es tā sāku mājās par to tā domāt, es tāda, labi, es esmu vienmēr bijusi par izaugsmu, par rezultātu, un tā ir tāda liela lieta, vai ne? Latvijas Investīcija attīstības aģentūra. Tas ir par investīcijām, kas ir bijusi mana sirds lieta, visu manu mūžu, vai ne? Tā es pieteicos konkursā, tā es uzvarēju konkursā, un tā es esmu šeit jau kādu laiku, kā es saku, manuprāt, tas ir liels profesionāls izaicinājums, jo, man patīk izaugsme, man patīk rezultāts. Ja es privātajā biznesā vairāk biju tieši apkalpoju šos individuālos privātos klientus, kur es mācēju pārdot un iepakot šo te mana klienta projektu investoram, lai viņam būtu vēlme vai viņu nopirkt, vai viņā investēt, vai finansēt, tad šajā gadījumā pa lielam es pārdodu mūsu valsti kā pievilcīgu vietu šiem te investoriem, kas dažkārt par Latviju neko nezina. Un tad, kā es spēju mūsu valsti iepakot tik interesanti un tik pievilcīgi, lai tas investors šeit vēlētos nākt. Tas ir par cilvēkiem, tas ir par vidi, tas ir par infrastruktūru un visu pārējo, vai ne? Un man liekas, ka jā, tas ir izaicinājumi ir daudz, bet arī rezultāts ir labs. Esmu tiešām priecīga par savu komandas darbu. Pagājušajā gadā mēs piesaistījām 1 miljardu investīcijās. Tie ir, kā es saku, stingri investoru solījumi, ka to investīciju viņi šeit veiks. Attiecīgi, viņi vairs neapsver citas valstis, kā investīcija vietas, viņi strādā uz to, lai tā investīcija šeit arī ienāktu. Un tas ir liels rezultāts. Un arī šogad mums ir liela ambīcija.
Līdz ar ko ir daudz darba. Jā. Kāda ir šī gada ambīcija? Šī gada ambīcija arī ir īstenībā miljards, tas pats, bet tā jāsaprot tas, ka tur ir nepieciešami vismaz kādi divi lieli projekti, kas ir vairāki 100 miljoni. Pagājušajā gadā ir labi sastrādāts, mums ir pipelines ar tiem, kā jau tu biji pareizi skaties, apmēram 170, 180 tie projekti mums mainās, ar ko mēs strādājam tur dažādās stadijās. Un tur ir, protams, iekšā arī tādi lieli CapEx intensīvi projekti, kas ir saistīti ar enerģētiku, kas ir saistīti ar datu centriem, kas ir lielām ražotnēm. Tā kā, ja viens no tiem realizēsies, tad, protams, mums tā veiksme izpildīsies. Miljardu savākt pa 10 miljonu projektiem, tas laikam nebūs tik iespējams. Bet atbildot par to, kas ir vienkāršāk vai sliktāk privātajā un publiskajā, publiskajā ir noteikti vieglāk strādāt, tāpēc, kad tu sēdi pie galda ar lēmumu pieņēmējiem, visi uzņemās atbildību par saviem lēmumiem, un tu tā kā ātri vari nonākt līdz sev vēlējam rezultātam. Tas viss ir no tevis atkarīgs, vai ne? Valsts pārvaldē tā nav. Valsts pārvaldē LIJā tā birokrātija ir vēl lielāka. Noteikti tas ir ļoti traucējoši. Tā kā man ļoti nepatīk, ka man enerģija bieži vien tiek iztērēta bezjēdzīgās lietās, bet tā ir tā garoziņa, kas tev ir jāapēd, un tev jābūt ir daudz pacietīgākam, tīri laika ziņā, lai nonāktu līdz tam rezultātam, kuru tu vēlies sasniegt, un bieži vien tas rezultāts nebūs atkarīgs tikai no tevis, jo pa vidu vēl iestāsies vēl kaut kādu tur pāris līmeņi. Dažkārt, ja vien tas ir, pieņemsim, ir arī tādi politiskie lēmumi, ja es nedabūšu šo te atbalstu, tad viss mans darbs, ko esmu ieguldījusi, ja privātajā sektorā tas būtu rezultāti, tad šajā gadījumā tas būs bez rezultātu. Tādi ir tie skarbie apstākļi, diemžēl. Ja vēl nepierakstījies Valters.lv, regulāri dalos ar vērtīgām atziņām par personīgo finanšu un investīciju tēmu. Tas būs Valters.lv. Kaut kādā ziņā jāpielāgojas sistēmai, jo sistēma vienkārši ir tāda, kāda viņa ir. Jā. Bet miljards piesaistīts un vēl 1 miljardu mēģināt piesaistīt. Tā kā pirmajā brīdī no malas varbūt klausoties liekas tāda prātam neaptveram cipari, un kāds varbūt arī domā, kur te viņi ir, bet mēs jau stundu runājam, kur tā visa nauda ir, un tepat tās riņķi apgrozās. Tagad zinot, ko tu zini no pēdējiem gadiem strādājot publiskajā sektorā, es joprojām ik pa laikam dzirdu jaudīgus cilvēkus runājumu, ka it kā varētu mēģināt publiskajā sektorā kaut ko darīt, bet nav jau jēga, jo neko tāpat nevarēs ietekmēt, un tik tāda laika iztērēšana. Tu piekristu tādam apgalvojumam vai drīzāk nē? Es noteikti nepiekritīšu, tāpēc, ka, kāpēc es esmu šeit, vai ne? Tāpēc, ka es esmu publiskajā sektorā, lai gan dažkārt liekas, ka privātajā, ir saku plus un mīnus, un privātajā bieži vien ir vieglāk, bet, kas ir tavs mērķis? Mans mērķis ir tomēr radīt vai dzīvot turīgā Latvijā, lai arī maniem bērniem šī valsts ir attīstīta un tam līdzīgi, vai ne? Un ja tu nesāks ar sevi, tad, vai tu tā kā teiks, viņš nedara to, viņam nesanāk, tur politiķi viss ir slikti, neviens neko nemāk, bet tad rādi to savu labo piemēru, tad ej un sakārto kaut kādu mazu lietu, mazu stūrīti. Tu būsi lielisks paraugs vai piemērs arī pārējiem pievienoties, vai ne? Un tā jau mēs veidojam to lielāku apjomu ar tiem cilvēkiem no privātā biznesa, kas maina arī to birokrātisko vidi, jo, es teiktu, tur ir diezgan bēdīgi. Diezgan bēdīgi ar to, kad tie cilvēki lemj par biznesiem uzņēmējdarbībai nepieciešamiem instrumentiem, nezinot, nekad nevienu dienu neesot bijuši privātajā biznesā. Viņiem nav izpratne, nav sajūta. Man bieži vien sanāk tādas elementāras lietas stāstīt. Bet es to daru, tāpēc, ka kamēr tu nebūsi tur un kamēr tu viņam neizstāstīs, viņam jau tas redzējums plašāks nepaliks. Viņi turpinās taisīt programmas, kas nevienam nav vajadzīgas, prasīt kritērijus, kurus neviens negrib izpildīt vai nevar izpildīt. Tā kā tur jābūt ir tā realitātei un tam biznesam tur cieši iekšā. Un tāpēc es arī tiešām aicinu no privātā biznesa cilvēkus vismaz to savu
savu ieguldījumu, vismaz uz kaut kādu tur noteiktu termiņu tur ielikt, jo tas ir ieguldījums mūsu valsts labklājībā, vai ne? Tā kā mēs redzam, mēs sakam, ka tur lietuviešiem iet labāk un igauņiem mums arī ir iespējas būt turpat un būt vēl labākiem. Ja mēs mācēsim gudri sakārtot savas sistēmas, savu visu aparātu, uzņēmēji varēs saņemt daudz veiksmīgāk, labāk visus šos instrumentus un spējas attīstīties. Tā kā man ir prieks arī, ka manā komandā līdz ar manas atnākšanu ir ļoti daudz atnākuši cilvēki no privātā biznesa. Tā mēs tur cenšamies dot savu ieguldījumu ar tādu privātā biznesa perspektīvu. Bet labi, mums ir mazliet atšķirīgāk, jo mūsu ikdiena ir cieši saistīta ar uzņēmējdarbību, ar investoriem, ar inovācijām un tam līdzīgi. Tā kā mēs jau neesam tāda ministrija, kas tur sēž pie kaut kādiem dokumentiem, regulām. Jums, tas tā kā nav. Man ir atsevišķa komanda, kas, protams, to dara. Bet mēs esam tie klientu cilvēki. Un uz lejā patīk nākt strādāt. Labi, mums ir izaicinājums ar atalgojumu. Es teiktu, ka mums daudzos līmeņos viņš ir zemāks nekā privātajā sektorā, bet atkal. Kas ir tavs mērķis kā jaunam cilvēkam? Ja tas ir tikai atalgojums, tad varbūt tās netiks apsvērts lejā kā darba devējs. Bet ja tas ir par kontaktu iegūšanu, ja tas ir par pieredzes paplašināšanu, ja tas ir par investoru satikšanu, tā kā savu pasaules redzējumu, tā ir tādas zināšanas un izglītība praktiskā, kuras tu nevienā skolā neiegūs, vai ne? Un cik tas maksā, kāda ir vērtība tam, nekā iet uz kaut kādu vienu algu, mazliet lielāku, darīt vienu lietu, bet šito visu tā kā uzreiz defaultā izslēgt un vairs neiegūt. Tā kā tur pilnīgi jāskatās ir plašāk. Kas ir tās lietas, ko tu iegūsi vēl papildus tam, kas ir vēl klāt algai? Nē, tā ir, ja vispār runa ir par vienu pašu algu, tad jau, viss kaut kādas izvirtības dzīvē var darīt un pelnīt naudu. Tā skatoties, tad tas jautājums, kur tu ieinvestēji savu laiku un iegūst zināšanas kontaktus, lai tas atkal atmaksātos krietni vairāk ilgākā termiņā. Tā. Forši, pieķeroties varbūt nedaudz pie manas tēmas, vai jums ģimenē arī ir kaut kādas personīgo finanšu rutīnas, ko jūs tagad piekopjat? Protams, kad ir mums finanšu rutīnas, Valter, un labi, es varbūt esmu tāda haotiska investētāja, man ir kaut kāds tur portfels, kaut kur es tur kaut ko ielieku, tur ETF un platformas un tam līdzīgi, vai ne, es daudz ko esmu klausījusies, bet mans konsultants un zinošākais cilvēks ir mans vīrs, kurš ir izgājis arī tavus kursus, kurš ir tikko arī gāja pie Kaspara Pēcnieku universitātē, viņam ir kurs, tā kā es varētu teikt, viņš ir profesionāls investors, vismaz visi certifikāti iegūti, un tad viņš tur eksperimentē, un tad mēs skatāmies, jo mēs saprotam visu šo te laika nogriezni, un kurā brīdī, kas tev jāsāk darīt, kādos instrumentos, un tam līdzīgi, tā kā jā, un tad viņš ik pa laikam pasaka tā kā nopērc to, un tagad paskaties šo, un tad es no viņa mācos, es varētu teikt. Bet, protams, es arī šobrīd arī tā aktīvi ieguldu 3. pensiju līmenī, dēļ visiem šiem te benefitiem, ko tu varēji saņemt atpakaļ, jo redzi, man arī ir jau 40 plus, 30 gados es varbūt tā nedomāju, bet tu saproti, ka 55 tas ir jau diezgan drīz. Tad mēs kaut kādas mazas lietas bērniem cenšamies uzkrāt. Vienīgais, ka bērniem tur ir tas, ka īsti jau tu nevar uz viņu atvērt to kontu. Tā, kad praktiski tu jau viņu tāpat taisi uz sava vārda, un tajos 18 gados, jebkurā gadījumā tev būs jāizņem ārā, viņam no nulles jāsāk. Tā kā būtu forši, ka tu varētu kaut kā viņu pārmantot vai pārlikt, un tad tas tavi bērni redz, un turpina to uzkrājumu, turpina to portfeli audzēt, nevis, ka tas ir atkal, tā ir tāda viena lieta, kas būtu forši. Bet visādi citādi, jā, terminus un terminoloģiju arī visu pārzina. Es saku, gan Svetbankā man ir, īstenībā mēs ar vīru arī labprāt pērkam šīs te Latvijas uzņēmumu,
akcijas, kad tādas iznāk, mēs esam no tiem retail investoriem, kas arī cenšas viņus atbalstīt. Un, protams, tur pēc tam tā tirgus situācija un viss tās cenas ir bēdīgi, vai ne, tāpēc, ka nav jau tirgus tam visam. Bet kaut kad jau arī tas attīstīsies un atkal sāc ar sevi, sāc ar to, ko tu dari, un tas jau atkal pavelk līdzi visus pārējos. Ko minēji trešo pensiju līmeni, pirmkārt, atkāpe izklausās ļoti jau advancēti, tā kā forši dzirdēt. Bet tā trešais pensiju līmenis, es, man liekas, podkāstos visu laiku skandinu, ka tas ir tāds Latvijas, kur runājot low hanging fruit, kur viņš ir tik vienkārši, var sākt kaut ar 1 eiro un atgūt iedzīvot ienākumu nodokļu, un tu jau esi nopelnījis. Un tur matemātiski rēķinot ir ir, teiksim, tā iedzīvot ienākumu nodokļu atmaksa ir diezgan vienos vārtos, tā ka pozitīvā ziņā, ko tu no tā visu dabū atpakaļ. Tā kā cilvēkiem ir oficiāla alga, tas ir tāds ļoti, ļoti no-brainer lēmums, ko vajadzētu visiem vienkārši darīt. Ir īpaši tagad, kad tur tās komisijas ir ļoti normālas un adekvātas, ko nevarēja teikt pirms kādiem gadiem 5, bet tagad tas vairs nav attaisnojums. Tur var ļoti sakarīgs piedāvājums atrast. Tu atceries varbūt, kurš tev bija brīdis, kad tu vispār sāki tādām privātām investīcijām pieslēgties, jo tādā profesionālā ziņā tu jau ar finansējumu piesaisti un investēšanu darbojies tā kā sen, bet kā tas ienāca tev privātajā dzīvē? Tas īstenībā ļoti labi atceros, tas bija Indexo laikā. Tāpēc, ka, tā informācija visu laiku bija blakām un tas viss tur sāk veidoties un praktiski tad arī sākās šī tāda aktīvāka vai apzinātāka investēšana. Jā. Pirms tam, daudz tika visi konsultēti, bet es konsultēju uzņēmumus, kas jau nav par privātām investīcijām. Tas ir pilnīgi citas zināšanas, cits lauciņš. Es mācēju uzņēmumiem piesaistīt naudu, banku finansējumu, tur investorus, bet tas nav par privātā portfeļa veidošanu. Tāpēc arī tikai tad, kad Indexo bija vairāk jau, kur šī pensiju pārvaldnieku izveidošana, tad jā. Jā, man bija ļoti līdzīgs. Īstenībā jau bija nostrādājis 3 gadus Indexo, līdz vispār sāku kaut kādu naudu likt malā, tieši investīcijās. Tas tā baigi dīvaini, ka ir jāpieiet ilgam laikam, līdz vienā dienā kaut kas ir tāds, jā, tiešām, tā ka vajadzētu pašam arī investēt, nevis tikai runāt, ka šī baigi labā lieta. Tas tā baigi interesanti, kā smadzenes strādā. Tev zinot, ko tu zini no darba par uzņēmumu analīzi, ir tā, ka tu, piemēram, vari skatīties, tur uz publiski pieejamiem uzņēmumiem un tagad uzminēt, kas ar viņu notiks. Laikam īsti. Tad būtu laikam jāizlasa vairāk, ne tikai jāpaskatās finanšu pārskats, jo redzi, ir ļoti svarīgi arī, kas ir tā komanda, kas to visu dara, un tur daudz apstākļu gan jau jāņem vērā, bet ja es iedziļinātos, gan jau kaut kādu savu redzējumu es varētu pateikt, jo, arī strādājot šajā te privātajās konsultācijās, bieži vien, mums jau bija jāsastāda šīs te finanšu prognoze, kas ar uzņēmumu notiks tālāk, vai ne, un tas jāiet un jāpārdod investoram. Investoram jau nederēja stāsts, kad, es tā kā nezinu, kas notiks, vai ne, un tad tu sāki likt visus tos pieņēmumus, kas ir balstīti uz dažādām analītikām, tirgus datiem un vēsturisko informāciju, un tad to prognozi spēja pamatot, vai ne? Gan viss kā cenas mainīsies, kā darba spēks, un tur jau visus tos koeficientus tu paņem klāt, un, ja tur, noprognozēt kaut kādu tur izaugsmi, pilnīgi noteikti varētu. Pieņemsim, arī es varētu noprognozēt, ja zinu, ka tiks veikta šāda investīcija, kādu izaugsmu kaut kādā periodā tas varētu nest, jo to visu esmu darījis pa lielam. Jā. Tagad varbūt man tas nav jādara, bet vispār nav problēma to atcerēties. Bet jūs tikai arī privātajām investīcijām kaut ko tādu tagad darāt? Nē, mēs ar privātiem investoriem, ko mēs darām, mēs esam kā Lijā, mēs esam tie savedēji, mēs savedam kopā. Es domāju, tā kā ar savām investīcijām. Manām investīcijām, mans vīrs to dara. Mans vīrs to dara, jā. Okay. Pat cik viņš ir izmācījies, viņš tur tiešām to analizē un skatās un liek to prognozēšanu, tā kā viņš to dara. Ok, interesanti, jā. Ne, jo es vienkārši arī, cik ar cilvēkiem runājos, īstenībā ir
ļoti maz cilvēki, pat tādi, kuri darbā profesionāli ar uzņēmumu analīzi darbojās, kad ir runa par privātajām investīcijām. Es īstenībā ļoti reti redzu, kur cilvēki tiešām tā parasti visiem ir vienkārši pērk ETFs. Tas ir visvienkāršākais, protams, ETF skaidrs. Jā, tā, bet iedziļinājies, tad tev tas ir jādara. Jā. Un tu minēji, jūs arī bērniem veidojat kādas investīcijas? Mazus portfeļus mēs viņām taisam. Jā, tas mums ir pašiem interesanti, kā tur kas izveidosies. Bet jā, cenšamies. Un tas sanāk arī vienkārši kaut kāds ETF akciju portfelis? Jā, ETF. Abām divām ir kaut kādi ETF tur atsevišķi ielikti un viss. Un tas vienkārši tas ir viņai un tas ir viņai. Bet es atkal saku, tas tāpat jau zinu, ka tas ir mans ieguldījums man kopā. Tur skatīsimies, kā tur. Jā. Nē, tas, ko tu minēji par to, ka tajos 18 gados nevar nodot, es personīgi uz to pat skatos kā uz tādu salīdzinoši pozitīvu lietu, jo mēs arī meitai esam atvēruši, vienādi sakot, sievas brokera kontā vienkārši ir viens ETFs, un šis ir tas pats ir man, jā. Jo te ir tas joks, īstenībā gandrīz nekur Eiropā tu nevari tā diezgan viegli bērnu vārdā atvērt tādu ieguldījumu kontu. Latvijā tu vari krājkontu atvērt, bet tur atkal ir tas brīnums, ja tu, piemēram, gribētu pēkšņi izdomāt kaut ko tur pamainīt vai pie tās naudas tikt klāt, tev būtu jāiet caur bāriņtiesu. Un tad jau ir jauns āmen baznīcā. Bezjēdzīgi, kāpēc tev apgrūtināt sevi? Tieši tā, tāpēc daudz labāk ir pat neko nedabūt bērnu vārdā, jo dienas beigās tas vienkārši var būt vienkāršāk. Var arī gadīties, ka paiet 18, 20 gadi, un tu negribi tam bērnam beigās neko dot, pats ir sev, tā kā man nauda dara, ko grib. Jā. Apmēram. Tā kā jā, to es domāju, cilvēku var mierīgi nesarežģīt. Jums ir arī kaut kādas naudas, principi, ko jūs jau sākat bērniem mācīt, vai viņus vēl pārāk maziņus priekš tādu? Manām meitiņām ir 5, 7 gadi, un īstenībā, tu vislabāk viņas var mācīt caur savu piemēru. Mēs bieži vien ar vīru apspriežam dažādus ieguldījumus. Tā kā mēs runājam arī, ja tas nav runājumi ar viņām, viņas jau to visu dzird, vai ne? Un vārds investīcijas mūsu ģimenē izskan ļoti bieži. Līdz ar ko dažkārt, kad viņas jau pat savā vecumā tur kaut ko dārziņā, kaut ko stāsta labi par lijā, protams, un tā, bet tas ir forši, jo es saprotu, ka viņām tas paliek aizķerās, un arī bieži vien, ka tur vectētiņš vai kas uzdāvina naudiņu, mēs sakam tā, šito naudiņu iztērēsim, šito mēs noguldīsim, lai tev uzkrājās un būs vairāk naudiņa. Es nesaku, ka viņas to tīrā tiešā tekstā to saprot, bet tas ir tā, kā tu viņas pieradini pie tā, kad viņām tas aizķerās, un nākamreiz jau viņas pašas nesaprotot to, saka, ka darīsim šādi. Tā kā lieliski, vai nav, tā kā viņas augs. Tas skaidrs noteikti plāns ir, kā visādi šīs te arī bērniem biznesa pasakas, pieņemsim Junior Achievement, viņiem ir šīs te, bērnu biznesa pasakas, kuras ir rakstījuši paši bērni, un tās var lasīt priekšā, un pašas varēs lasīt tūlītās, kad iemācīsies labi lasīt. Tā kā es jau zinu, kā es centīšos viņām, jau agrā vecumā sākt likt domāt par to, un tad, lai tas notiek tā paša organiski, nevis tā kā mums jau neviens nemācīja, mums neviens nestāstīja. Mēs uzzinājām, tad, kad mēs uzzinājām, paši sākām strādāt šajā te jomā. Jā, jo viena lieliska lieta, ko es nekur nepieminēju, bet manuprāt, Latvijā ir šī te Junior Achievement asociācija, biedrība, laikam, kas caur skolām māca bērnus, skolēnus jau agrā vecumā kļūt par uzņēmējiem. Tā ir lieliska iniciatīva, un noteikti visiem rekomendēju. Tur gan jāskatās, kurā skolā, jo ne visās skolās ir šie te pasniedzēji. Bet tas būtu tas, kas valstī būtu jādara, ja mēs gribam vairāk uzņēmējus izaudzināt arī paši sev, kas arī veido šeit uzņēmējdarbību Latvijā. Forši tās bērnu biznesa pasakas, es nebiju dzirdējis par tādu, tos pierakstīšu. Bet jā, man vēl ir mazas bebītes mājās, bet es jau visu kaut ko galvā tinu uz riņķi, ko viņai un kā varētu mēģināt mācīt. Un man ļoti patika, ka man bija gan Andris Lanka, gan Gunita Lanka uzņēmēji podkāstā, un viņiem 4 bērni ir.
Un viņi arī tādu aploksņu sistēmu mācīja bērniem, kur tev ienāk nauda, un tad sadali ir ziedojums, uzkrājums, tēriņi un kaut kas vēl bija. Ieguldījums, laikam. Nē, vai uzkrājums un ieguldījums bija viens un tas pats. Bet vienādi sakot, tā doma bija kāda, viņi, piemēram, arī paši ģimenē pērk tur Airbnb dzīvokli, tad viņi bērniem jautā, kur ir investīcija, potenciāli sadevis, kurš grib iesaistīties. Un tad nāk un visi tur štuko, kā vienam tur viens vecāks, viens jaunāks, visi kaut ko mēģina saprast. Un es domāju, wow, cik interesanti tev vispār kaut kā iegriežās domāšana, ka tev jau no agras bērnības, vispār ir izskanējušas šādas lietas. Man liekas, tas jau vien tev parāda, ka tas ir iespējams. Jo man tāda investēšana, kā opcija, ko es varētu darīt savā dzīvē, kaut kā 24, 25 gadu vecumā, tā tiešām noklikšķēga bija tāds, es varu arī šitā darīt. Tas tā interesanti. Tā ir. Ok, bija foršs viens citāts no tevis Karīnas Kulbergas podkāstā, kur Karīna laikam tev jautāja podkāstu tēmu vairāk naudas, un kā tu iesaki dabūt vairāk naudu, un tev bija atbildi, ka labāk fokusēties, lai ir vairāk veselības. Varbūt atceries par un ap ko tur bija runa. Jā, tieši tā. Tas ir par veselību, par savu labsajūtu un par to, kā likt sev justies labi, gan fiziski, gan arī veselības visā ziņā, pēc iespējas ilgāku laiku, jo ko dos tev tavi uzkrājumi, ja tu būsi slims, tu nevarēsi pakustēties, tev būs tādas veselības problēmas vai šādas, līdz ar ko tev jau arī šodien jāsāk investēt savā sportā, savā miegā, savā uzturā. Protams, arī uzturu bagātinātāji un tam līdzīgi. Es uzskatu, ka tās ir must-have lietas, kurām mēs arī savā ģimenē ļoti sakojam līdzi, jo mūsdienās mēs pirmkārt par pārtiku vairs neuzņemam tik daudz visu nepieciešamos vitamīnus, bet tā mūsu labbūtība būs ļoti, ļoti atkarīga no tā, cik mēs labi jutīsimies fiziski, emocionāli. Un tad mēs varēsim baudīt tos savus uzkrājumus, ko mēs būsim sūri, smagi strādājuši, ieguldījuši un nopelnījuši. Jo, zinu, tu arī ar wakeboardu nodarbojies. Jā, es savā laikā nodarbojos ar kiteboardu un wakeboardu un snowboardu, bet vēl tad, kad ir 2 bērni, tu pats zini. Tagad mums patīk iet garās pastaigās, man patīk no rītiem skriet krosiņus, tādas aktivitātes, jā, bet ekstrēmie sporti man arī ir bijis dzīves posms diezgan labs. Pagaidām plauktiņā vēl nolikts. Jā, inventārs vēl stāv. Okay. Nē, tas ir forši, kad es sadzirdēju to komentāru un likās tāds yes, jo pašam, personīgi es arī domāju par veselību, par kaut kādu ilgdzīvošanu, jo viens ir nodzīvot ilgi vai uzkrāt daudz, bet otrs ir, cik tev tā visa dzīve ir kvalitatīva beigās. Un man liekas, arī tajā investīciju kontekstā bieži vien cilvēki baigi aizraujās ar pelnīšanu, un tad tu nodzen sevi līdz vaiprātam, un beigās tad tā nauda, ko tas nopelnījis, aiziet atkal labot veselību, un tu esi tādā ritenī, no kura īsti nevar tikt ārā. Un tāpēc pie katras izdevības arī cenšos podkāstā ne tikai izvilkt ārā kaut kādas cilvēku personīgo finanšu rutīniņas, bet arī tu cilvēks ar profesionālu labu karjeru, un tas nenozīmē, ka tu nevari arī domāt par to veselības pusi, jo tas vismaz ir tas, ko es dzirdu, ka cilvēki saka, man nav laika jāstrādā. Tas viss ir atkarīgs no tevis paša, un tieši tā tu vari saplānot laiku sev, tu vari saplānot laiku darbam. Tas viss ir par šo te work-life balance, jo arī man diena sāks 5:40, kad man ir laiks sportam, kaut kādiem vingrojumiem, tad sākas diena, tad ir darba diena, un tad ir laiks ar bērniem. Un tu visu vari paspēt. Un dažkārt tu tā domā, kā es to visu paspēju. Bet tā savādāk jau tu nespēsi būt ne ar to savu svaigo redzējumu, ne ar savu enerģiju. Tu neperformēsi. Tev performance vienkārši nokritīsies. Tā ir. Man 5:45 sāks diena. Viss 5 minūtes jau iekavēja. Ok, forši. Mēs jau esam pie pēdējā jautājuma nokļuvuši. Un
Es zinu, ka tu arī podkāstu klausies, tad es zinu, ka tu jau noteikti zini mūsu tradīciju. Viesim, kā paldies uzdāvināt neatkarīgā investoru programmu. Bet forši dzirdēt, ka jums jau ģimenē viņa ir. Tas pieņem, ka viņa jau tā ir kaut kur ceļojusi riņķī apkārt. Ģimenes starpā. Jā, nē, vīrs ir izmācījies, es neesmu, man nav bijis sanācis, piedod, Valter. Ok, forši, tad, kā saka, būs dāvana no mums, un paldies. Varbūt, kad būs brīvāks laiks, un tas miljards Latvijai piesaistīts nākamais, tad būs brīvāks laiks pieķerties varbūt šim, protams, ja ir interesi. Un otrs, mums arī ir podkāstā atbalstītājs Kalvas kafija, un tad ir podkāsta notīs kafijas buņģiņa, tāda maza dāvana. Super, paldies. No Kalvas. Un tad pēdējais jautājums, ko es arī jautāju katram viesim, ir, ja tu varētu pateikt novēlējumu katram latvietim, kas tas būtu? Ļoti vienkārši ticēt sev, ticēt savai valstī Latvijai un beigt domāt viensētnieka kategorijās. Super, forši. Ja kāds grib vai par tevi uzzināt vairāk, vai uzzināt vairāk par to, ko jūs ar Lijā darāt, kur cilvēkiem piesakot? Es esmu LinkedInā atrodama, un tāpat tās publiski zināms mans e-pasts ieva.jāgere@lijā.gov.lv, tā kā var sūtīt ierosinājumus, atsauksmes, lasu e-pastus, nodeleģēju tālāk, atbildi, tā kā viss kārtībā. Un par Lijā noteikti visu var uzzināt mūsu Lijā business.gov.lv. Un tiešām aicinu visus uzņēmumus, kas vēl neeksportē, kas jau eksportē, iepazīstaties, tas pakalpojumu klāsts ir tiešām milzīgs un plašs, un katrs atradīs kaut ko sev nepieciešam. Forši, super, paldies! Paldies, tev, Valter! Paldies, ka skatījies! Īsts atgādinājums valters.lv, pieraksties e-pastiem, kur es regulāri dalos ar vērtīgām atziņām par personīgo finanšu un investīciju tēmu. Tas būs valters.lv, kā arī e-pasta lasītāji vienmēr pirmie saņem īpašus piedāvājumus.